Priecājos par iespēju būt Saldū skaistā vasaras dienā. Paldies par uzaicinājumu, paldies par jūsu atsaucību un viesmīlību. Paldies par dievnamu, paldies, ka esat rūpējušies. Laiks ir pagājis, kopš es šeit pēdējo reizi esmu bijis, bet, manuprāt, tas izskatās tāds uzkoptāks un frišāks un labi iekārtotāks, gan arī mūsdienīgāks ar tehniku un ar dažādām iespējām cilvēkiem dzirdēt jūsu dievkalpojumus. Tiešām paldies, kas par to gādā. Paldies, draudzīgi, kas atbalsta arī ar labprātīgiem ziedojumiem un katram kalpotājam, kurš darbojas. Un paldies, ka jūs darbojaties arī ar tiešraidēm vai ierakstiem, jo ir jauki paviesoties draudzēs. Man patīk tajās draudzēs mazliet paviesoties. Man nesanāk katru dievkalpojumu no sākuma līdz beigām noklausīties visās draudzēs, bet maz tādu ieskatu patīk gūt tajās draudzēs, kuras piedāvā savus dievkalpojumus arī noskatīties. Šajā dienā mūsu temats ir atnākusi viņa tiesas stunda. Atklāsmes grāmata, 14. nodaļa, 7. pants. Bīstieties Dieva un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda. 2. korintiešiem 5. nodaļa, 10. pants. Jo mums visiem jāparādās Kristus soļa krēsla priekšā, lai ik viens saņemtu, ko miesā būdams darīs, vai labu, vai ļaunu. Svinīga vēsts, spēcīgi vārdi, lai Dieva gars mums īpaši pieskartos, es aicinu noliekt galvas īsā lūkšanā. Debes Tēv, esi mums grēciniekiem žēlīgs, piedod mūsu grēkus, šķīsti mūs no visas netaisnības. Kā vislielāko žēlstības dāvanu, Kungs, dāvā mums savu piedošanu, apsedz mūs ar savu piedošanu, apsedz mūs ar tavu taisnību. Tiešām visu, kas nav no tevis, izņem, izdzēs, uzvari un dod, lai mēs varam būt tavā skaidrībā, piepildīt ar tavu gaismu, ar tavu klātbūtni un uzrunā mūs caur tavu svēto vārdu, caur tavu garu. Pieskaries katram, atklājies katram, uzrunā, atbildi, stiprini, palīdzi un vadi. Jēzus vārdā. Āmen. Ir atnākusi viņa tiesas stunda. Tas ir apbrīnojami, jo Dieva vārds ir mums devis tiesas stundas sākuma laiku. Šis notikums ir tik svarīgs, lai neviens cilvēks to nepalaistu garām. Dievs ir ar lielo visuma zvanu, pulksteņa zvanu iezvanījis tiesas laika sākumu. Un saskaņā ar pravietojumiem mums šodien nebūs iespēja to detalizēt šos laika norādījumus, laika pravietojumus aplūkot, bet saskaņā ar pravietojumiem, kas ir Daniela 8. nodaļā, 9. nodaļā, tur savienojot arī ar Ēzras grāmatas 7. nodaļu, nepārprotami, skaidri, tieši, pārbaudot vēlreiz un vēlreiz. Arī man personīgi, ejot vēlreiz un vēlreiz cauri šiem rēķiniem, šiem skaitļiem, šiem datumiem, un
un teologiem aizstāvot un izejot disertāciju pēc disertācijas un visnopietnākos pētījumus veicot, ir pilnīgi skaidrs, ka šis lielais tiesas dienas zvans ir iezvanīts 1844. gada 22. oktobrī. Kopš šī brīža grāmatas ir atvērtas, un mēs dzīvojam visnopietnākajā laikā, kāds vien var būt cilvēks vēsturē. Laikā, kurā izšķiras katra cilvēka mūžīgais liktenis. Mēs nezinām neviens, kurā brīdī mūsu vārds izskanēs mūžīgā Dieva priekšā. Uz mūžīgo dzīvību. Vai uz pazušanu. Kā cilvēkiem vajadzētu dzīvot šajā visnopietnākajā laikā, ko mēs saucam par tiesas laiku? Dieva vārds mums to atklāja. Dievs ir izdarījis kaut ko fenomenālu. Dievs ir izcils pedagogs, ja jūs to esat pamanījuši. Kā viņš paskaidro savu patiesību, kā viņš māca glābšanu, kā viņš māca evaņģēliju, tas ir izcili. Un iedomājieties, kā Dievs izdarīja, lai cilvēkiem būtu skaidrs, ko nozīmē tiesas diena. Viņš izdarīja tā, ka svētnīcas laikos vēl reizi gadā cilvēkiem bija jāsarīko svētki viens, bet kā tāds tiesas dienas mēģinājums, tiesas dienas ilustrācija. Mēs izdzīvosim soli pa solim, kas šajā dienā notiek. Ko dara cilvēki, ko dara priesteri, ko dara Dievs, kādas lūkšanas tur notiek, kāda visa šī kalpošana. Jo tas ir tik svarīgi, lai caur šo personīgo iesaistīšanos, ka mēs visi to izdzīvojam, mums visiem būtu priekšstats, skaidrs. Kas ir tiesas diena, mēs apmēram aptveram, mēs apmēram nojaušam. Cilvēkiem bija arī skaidrs, ka tā ir ilustrācija, nopietni, tā nebija gluži rotaļa, vai ne? Tie bija nopietni svētki, tā arī viņiem bija kā īsta tiesas diena ar īstām lūkšanām, ar īstu kalpošanu, ar īstu piedošanu. Bet tomēr tas bija tāds ilustrējums, mācības stunda katru gadu. Un kur vēl labāku mācības stundu nodot cilvēkiem, kā nevis teorētisku lekciju pasniegt, vai iedot vienkārši izlasi grāmatu. Bet Dievs saka, izdzīvosim šo tiesas dienu, sarīkosim šo tiesas dienu, iziesim tai kopā, darbosimies kopā. Un pēc tā mēs sapratīsim, kas tad cilvēkiem un cilvēcei ir jādara tad, kad iezvanīs šis lielais zvans, vēl jau tāls laiks viņiem bija, līdz 1844. gadam. Un kā čakliem bībeles pētniekiem, tad, kad šajā 1844. gadā lielais pulkstenis ir iezvanījis tiesas laika stākumu, visiem Dieva bērniem vajadzētu teikt, tātad tas, ko mēs gadu no gada esam mācījušies, tas, ko no gada pēc gada mēs esam izdzīvojuši, ko mēs tur darījām, kā mēs lūdzām, tagad tas notiek pa īstam, tagad tas vairs nav mēģinājums, tagad tas ir šeit. Un, protams, ļoti saprātīgs jautājums. Lai mēs šodien dzīvojošie šajā unikālajā laikā, kad jau tiesas laiks šķiet ir it kā ievilcies Dieva žēlastības dēļ, jo Dievs vēl
negrib, lai kāds pazustu. Dievs vēl gaida uz katru no mums un uz katru, uz kuru mēs vēl gaidām, par kuru mēs vēl lūdzam un ceram. Dievs vēl dod žēlstības laiku un dienas. Bet lai mēs zinātu, kā mums šajā dienā, kā mums šajā laikā dzīvot, tiesas laikā. Kā jūs domājat, kur būtu vislabākā vieta, kur to iemācīties? Mums ir jādodas tur, kur devās senie izrēlieši. Kā viņi gadu no gada to izdzīvoja, man negribas teikt šo vārdu izspēlēja, bet ja tam var būt tāda laba noskaņa, nevis kā spēlīti, bet piedzīvoja. Tur redzot, ko viņi praktiski darīja, mēs iegūsim izšķiroši svarīgas mācības, kas mums ir vajadzīgas šodien. Manuprāt, šis vēstījums ir vienkāršs, bet tik svarīgs. Iespējams, ka nav nekā svarīgāka par šo. Ir daudzas svarīgas vēstis, bet iespējams, ka šis ir vissvarīgākais. Kā sagatavoties, satikties ar Dievu? Kā pastāvēt tad, kad mans vārds tiks izskatīts Dievu priekšā? Un lūk, ir divas raksturvietas vecajā derībā. 3. Mūzes grāmatā, abas. 3. Mūzes grāmata, 16. nodaļa un 23. nodaļa. Paralēlas nodaļas, kas runā par vienu un to pašu notikumu, aplūko dažādus aspektus, dažādas šķautnes. Un mēs šajās raksturvietās, mēģināšu tā kopsavilkumā pateikt, redzam 5 lietas, 5 aktivitātes, 5 pienākumus vai 5 atbildības, kas katram cilvēkam, kurš vēlējās piedalīties tiesas dienā, kurš vēlējās pastāvēt tiesas dienā, vajadzēja ņemt vērā. Bija 5 uzdevumi, 5 soļi. Arī mēs tos vēlamies aplūkot. Un mēs gribam saprast, kā tas attiecas uz mūsdienām. Kādā noteiktā, ļoti praktiskā, reālā veidā tas attiecās uz senajiem cilvēkiem, kad viņi to gadu no gada izdzīvoja, un kādā ļoti būtiskā, reālā veidā tas attiecas arī uz mums šodien. Varbūt vēl vairāk nekā uz viņiem toreiz. Pirmais elements. Svēta sapulce. Bija jāpiedalās svētā sapulcē, kopīgā sanāksmē. Nedrīkstēja palikt mājās. Nedrīkstēja, vienkārši, es iziešu šorīt pastaigāties. To varēja, ja tu gribēji jau laikus piecelsies, var iziet arī pastaigāties un var izdarīt visas lietas. Bet tev bija jābūt klāt. Tev bija jāpiedara. Tu nedrīkstēji ignorēt to, kas notiek, ja tu gribēji pastāvēt. Ko tas mums nozīmē šodien? Tas nozīmē piederību draudzei. Esi daļa no Dieva bērnu pulka. No vietējās draudzes, pilsētā, kur tu dzīvo, vai vietā, kur tu vari doties. Esi daļa no draudzes. Tāds ir Dieva plāns. Ja Dievs būtu redzējis, ka viņš mūs var izglābt bez draudzes līdzdalības. Tas nenozīmē, ka draudze mūs kaut kā glābi vai ka draudze ir kaut kādas īpašas autoritātes. Nē, bet ja Dievs mūs varētu izglābt bez šīs draudzes sadraudzības, bez viena un otra aizlūkšanām, bez šīs sadraudzības, bez klātbūtnes, bez atbalsta, bez kopības, tad viņš to noteikti būtu darījis. Dievs redzēja, ka draudze mums ir vajadzīga. Ebrejiem 10. nodaļa 24. 25. pants. Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem,
Un tur ir teikts, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami. Un jo vairāk redzot tuvojamies to dienu. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Pat tajā dienā, kad tu aizej uz dievkalpojumu, un varbūt tas nebija veiksmīgākais sabats. Varbūt tā nebija viskrāšņākā uzruna, bet darot to regulāri, tas tev palīdz noturēties pie Dieva. Pirmais uzdevums – piederi draudzei. Un piederi draudzei ar sirdi. Un draudze ir arī ideāla vieta, kur augt. Kur vēl uz pasaules ir tāda sabiedrība, kur sanāk mazi lieli, bagāti un nabagi? Tādi, kam ir super priekšrocības, un tādi, kas ir ļoti, ļoti vienkārši. Tādi, kas ir labi apģērbušies un labi sakopti, un tādi, kas varbūt to jau sen nav darījuši. Kur vēl ir tāds rakstura pārbaudījuma moments, kā draudzē, kur mums visiem ir jābūt kopā un jāiemācās mīlēt šeit? Nevis savā klubiņā, kur mums ir labi un ērti, kur visi mums piekrīt un mēs esam izvēlējušies tos, kas tur ir. Piederība draudzei. Otrais uzdevums tiesas dienā bija pienest uguns upuri. Pienest uguns upuri. Ko tas mums nozīmē šodien? Kad mēs dzirdam vārdu upuris vai pienest upuri, par ko mēs domājam jaunās derības laikā? Par ko mēs domājam šajā laikā? Jūs dzirdat upuris, mums ir vajadzīgs upuris. Par ko jūs domājat? Par kādu personu? Par Jēzu Kristu. Pienest uguns upuri, otrais solis, nozīmē pieņemt Jēzu par savu personīgo glābēju. Pieņemt Jēzus dzīvi par savu. Pieņemt viņa nāvi un augšām celšanos par savu. Pieņemt viņa uzvaru par savu. Pieņemt viņa taisnību par savu. Viņa pilnību par savu. To teoloģiski mēdz saukt par taisnošanu ticībā. Tā ir taisnošana ticībā. 1. Pētera 1, 18, 19. Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves, bet ar Kristus šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm. Pieņemt Jēzu par savu personīgo glābēju. Kā var pieņemt Jēzu par savu personīgo glābēju? Cik grūti ir pieņemt Jēzu par savu personīgo glābēju? Ko tas ietver? Cik ilgs laiks ir vajadzīgs, lai pieņemtu Jēzu par savu personīgo glābēju? Pieņemt Jēzu par savu personīgo glābēju ir vajadzīga, protams, sirds, kas to izvēlas, kas tam atsaucas, kas to saprot, kas to grib, kas to redz, karsta dzīva sirds, un tad ir vajadzīga viena lūkšana. Viena lūkšana, kurā es Jēzum atdodu sevi. Jēzu, pieņem mani. Jēzu, izglāb mani. Es lietoju dažādus vārdus, jūs varat izvēlēties, kādus jūs teiksiet. Vai jūs esat sacījuši, protams. Jēzu, piedod man. Jēzu, nomazgā mani, varbūt kāds teiks. Jēzu, izglāb mani. Pieņem manu sirdi, ienāc manā sirdī, ienāc manā dzīvē. Vadi manu dzīvi. Es sevi atdodu tev. Vienkārša lūkšana. Starp citu, vai jūs ziniet, kur ir
īsākā lūkšana Bībelē, kurā viens cilvēks satvēra glābšanu. Jūs ziniet īsāko lūkšanu Bībelē, kur cilvēks satvēra glābšanu? Varianti? Jā, tā būs visīsākā. Pie krusta tā ir ļoti laba lūkšana, bet tā ir garāka mazliet. Bet īsākā lūkšana. Esi man grēciniekam žēlīgs. Es izskaitīju 4 vārdus. 4 vārdi. Un cilvēks satvēra glābšanu. Kā mēs zinām, ka viņš satvēra glābšanu? Tāpēc, ka pats Kristus nodeva liecību pareizi. Ka šis ir aizgājis, taisnots. Ko nozīmē taisnots? Glābts. Viņš ir satvēris Dieva žēlstību, viņš ir apžēlots, viņam piedots. Viņš pateica 4 vārdus. Starp citu, latviešu valodā ir vieglāk tikt izglābtam nekā angļu valodā. Jo angļu valodā tie ir 6 vārdi tieši tajā pašā rakstītā. Be merciful to me, a sinner. Tātad, tas ir, es ar smaidu to saku, lai vienkārši atklātu, cik pieejamu Dievs ir padarījis šo brīdi. Ziniet, kas tajā brīdī notiek? Kad jūs sakat šo vienkāršo lūkšanu. No sirds, protams. Grāmatiņā Ceļš pie Kristus. 67, 68. Šis iespējams ir mans mīļākais citāts no Elēnas Vaitas darbiem. Manuprāt, visspēcīgākais, ko es vispār ārpus svētiem rakstiem esmu lasījis par taisnošanu ticībā, par glābšanas satveršanu. Man liekas, ne reformatoriem, nevienam citam ne tuvu nav izdevies pateikt tik spēcīgi. Un tur ir teikts tā. Ja tu nododies viņam un pieņem viņu par savu pestītāju. Kā mēs noskaidrojām, to var izdarīt pat ar 4 vārdiem. Kas notiek? Lai arī cik grēcīga būtu bijusi tava dzīve, viņa dēļ tu tiec uzskatīts par taisnu. Kristus raksturs stājas tava rakstura vietā, un Dievs tev pieņem tādu, it kā tu nekad nebūtu grēkojis. Vai zinājāt, ka šaipus mūžībai ir vieta, kur mēs varam būt tādi, kā mēs nekad nebūtu grēkojuši? Es biju domājis, ka tikai debesu valstībā ir tāda vieta, ka tur mēs būsim tādi, kā mēs nekad nebūtu grēkojuši. Bet ir uz šīs zemes vieta, kur tu vari Dievu priekšā stāvēt tā, it kā tu nebūtu nekad grēkojis. Kur ir šī vieta un kurš ir tas brīdis? Lūkšanā pie Golgātas krusta, protams, ticībā, ne jau mēs tur esam Jeruzālemē pēkšņi, bet ticībā zemojoties pie Kristus krusta un lūdzot šos 4 vārdus. Piepildītus ar saturu, piepildītus ar ticību, ar dzīvību. Tajā brīdī Dievu priekšā tu stāvi tā, it kā nekad nebūtu grēkojis. Trešais elements. Tātad pirmais bija svēta sapulce. Piederi draudzēji. Otrs, pieņem Jēzu par savu personīgo glābēju. Starp citu, tā ir mūsu ieeja debesīs. Šī pilnība, ko mēs šādā veidā varam iegūt, ir, ja sanāks laiks, man liekas, ka laika droši vien noteikti nesanāks, bet gribētu aplūkot ar jums Ebrejiem 10. nodaļas 14. pantu, bet paskatīsimies, vai mums sanāks tam piekļūt. Trešais elements no 5 tiesas dienas uzdevumiem. Pakļaut dvēseli nožēlai. Pakļaut dvēseli nožēlai.
Atklāsmes grāmata 7. nodaļa 14. pāns. Tieši tas ir rakstīts par šo cilvēku grupu, kas ir uzvarējuši, kas ir izglābti, kas ir mūžībā. Par viņiem ir teikts, un par viņiem galvenais nav teikts, ka kaut kādi īpaši panākumi, ko viņi būtu sasnieguši, kaut kāda īpaša kalpošana, ko viņi būtu veikuši. Nav pieminēta kaut kāda arī viņu tādas īpašās uzvaras vai kaut kas tāds. Bet ar ko viņi ir īpaši? Ar ko viņi ir izcēlušies? Nu, kas tad ir tas, ar ko tad viņi ir tie, kas ir uzvarējuši? Kas ir izcīnījuši? Ar ko viņi ir tik īpaši? Un izrādās lūk ar ko. Atklāsmes 7.14. Savas drēbes mazgājuši un tās balinājuši jēra asinīs. Mazgāšana, es saprotu, tā ir piedošana. Bet balināt, tas ir solis priekšu. Tas nozīmē lūgt uzvaru. Esiet kādreiz mazgājuši drēbes. Nu, drēbes ir netīras, jā, ja tu tur viņus vēl pat var nosmērēt kaut ko citu, jā, netīras drēbes. Tad jūs izmazgājat šīs drēbes. Tagad šīs drēbes ir tīras. Bet tik un tā ir netīras, jo varbūt ir kaut kādi pleķi. Viņi nav netīri, ka netīri, viņi tur nav nesmākas, viņi arī nesmērē neko. Bet jūs skatāties uz šo apģērbu, viņš ir izmazgāts, bet ir traipi. Un es saprotu, ka šeit ir kaut kas līdzīgs. Viņi savas drēbes ir mazgājuši. Tā ir tā piedošana, ko mēs saņemam. Tā ir tā žēlastība. Tas ir Kristus saka, es tev pieņemu, es tev piedodu. Bet dzīve jau vēl nav sakārtota, vai ne? Vēl šie traipi, šīs nepilnības atklājas. Un savukārt šeit balinājuši jēra asinīs. Tas nozīmē, ka mēs tiecamies pēc uzvaras savā dzīvē. Ka Dievs mums dod spēku uzvarēt, spēku būt brīviem, spēku jaunai dzīvei. Ne, Dievs neuzliek tagad kaut kādu sarakstu, kas mums ir tagad jāizdara vai pašiem jāspēj. Bet Dievs dod gan piedošanu, gan uzvaru. Un īstenībā tieši šī vēlēšanās būt brīvam no grēka, vēlēšanās Dievs, lai tu to izdzēs, lai tu to izbalini no manas dzīves, lai tu to pavisam izņem prom no manas dzīves, ir tas patiesais apliecinājums, ka to piedošanu, ko Dievs mums tikko iepriekš sniedz, ka viņš to pilnību, ka tās baltās drēbes, ka mēs to patiesi vērtējam, ka mēs to patiesi esam satvēruši, ka mēs to esam pieņēmuši. Citiem vārdiem sakot, viena ir taisnošana, viena ir svētapšana. Svētapšana liecina, ka taisnošana ir patiesa, ka taisnošana ir notikusi. Starp citu, starp šīm 5 lietām bija 2, par kurām bija īpašs piedraudējums. Ka ja tu to nedarīsi, visas 5, protams, ir svarīgas, vai ne? Tur nebija tā kā izvēles jautājums, bet par 2 bija uzsvērts, ja tu tās neņem vērā, tu tiksi izdeldēts no tautas vidus. Tev ir pazušana tad, ja tu to pats izvēlies. Un kā jūs domājat, kuras 2 lietas? Šī pakļaut dvēseli nožēlai. Līdz ar to mēs caur to varam saprast, ka šis ir viens no vissvarīgākajiem uzdevumiem, kāds vispār mums šajā laikā ir, un atbildība ir rūpēties, lai mana sirds pastāvīgi un no jauna būtu tīra un šķīsta Dievu priekšā. Lai nekas mums pielīp ātri. Man pat pēc sludināšanas būs jālūdz Dievam piedošana par tik vis kaut kādām lietām, par ko es tā
Varbūt padomāju, varbūt kaut ko tā paskatījos, varbūt kaut kā sludināšanā kaut ko, ja, pat kalpošana neizdodas pilnīgi tīra un šķīsta. Saprotiet, šis ir uzdevums, kas ir Bībelē pasvītrots. Viss ir svarīgi, piederība draudzē, pieņem Jēzu par savu personīgo glābēju, jā, bet tad ar treknu ir pasvītrots. Bet šim nepaiet garām, šis ir izšķirošs. Rūpējies, lai tavs sirds ir tīra. Un tikko kaut kas nes to Dievu priekšā mazgā un balina. Tikko kaut kas negaidi vakaru, ja, kad vakarā dienas beigās es tur pie gultiņas visu nokārtošu, nožāvošu. Nē, nes, veidot to ieradumu. Es personīgi 100 reižu dienā, varbūt, es nezinu, varbūt pat 1000 reizes neesmu skaitījis, ir šī mazā vizīte pie krusta. Piedod, nomazgā. Un atkal es zinu, wow, es atkal Dievu priekšā esmu tāds, it kā nekad nebūtu grēkojis, un es eju tālāk, un atkal kaut kas pieaug, un atkal es dotos, un atkal. Mums pastāvīgi jābūt šajā Kristus upura tuvumā, kā psalmists saka, tava altāra tuvumā būt. Es nezinu, vai jūs esat pamanījuši tādu mazu detaļu grāmatā Lielā cīņa. Nodaļā bēdu laiks. Nodaļa izklausās diezgan skarbi. Bet tur ir tāda doma, kas man pasvītro šī elementa nozīmi. Kāpēc mums ir tik svarīgi nākt nožēlā pie Dieva un vienmēr, ja kaut kas ir, to atdot Dievam. Un tur ir teikts tā, ja Dieva ļaudīm vēl pastāvētu neatzīti grēki, tie tiktu satriekti, un viņu ticību noslāpētu izmisums. Saprotam, bet tad ieklausieties. Viņu grēki jau iepriekš ir izskatīti tiesā un izdzēsti, un tad ir kaut kas tāds, kas mani atstāja muti vaļā. Un šie ļaudis tos vairs nevar atsaukt atmiņā. Un redziet, šeit ir ļoti svarīga lieta. Tāpēc šī nožēla ir tik svarīga. Jo tad katru lietu, ko tu būsi nožēlojis, to Dievs izdzēsīs. Un vienā brīdī tas tiks izdzēsts arī no tavas atmiņas. Un ziniet, kāpēc tas ir tik svarīgi? Jo ar ko ienaidnieks mūs kārdina, kad viņš mūs kārdina grēkot? Ar atmiņām par to, cik fantastiska bija šī grēcīgā pieredze, pareizi. Cik tas bija garšīgi, vai ne? Cik tas bija forši, vai ne? Cik labi bija to izdarīt, cik labi bija tas, cik labi bija tas. Viņš kārdina ar atmiņām par to, lai tu atkal gribētu nevis vairs tikai atmiņās, bet realitātē piedzīvot. Un saprotiet, es vienkārši negribu šeit izvērst kaut kādu tādu teoloģiju, jo es neesmu daudz par to dzirdējis, sludinām un tā, bet es katrā ziņā lasu to lielajā cīņā. Ka vienā brīdī mēs nožēlojam, un tas tiek izdzēsts, un ienaidniekam tiek atņemts viņa ierocis. Viņš pie tevis veic šo parasto triku. Viņš zina, ar ko viņš tev parasti kārdina, viņš tevās prātā uzbūr visu šo ainu, un vienkārši tas nenotiek. Bet es starp citu domāju, ka tas nav tā, ka mēs nevarēsim atcerēties pašu notikumu, bet šeit es vairs negribu pārkāpt savas robežas un jau iedot kaut kādus skaidrojumus, jo praviešu gars arī plašāk to neizterzā, bet apgalvojums ir skaidrs. Es domāju, ka tas, kas tiks izdzēsts, nebūs, ka mēs to notikumu, jo tad jau visa atmiņa mums būtu jāizdzēš, ja tad mēs vienkārši, jo visa dzīve mums ir viens grēks gandrīz vai, ja. Tā nevar būt. Līdz ar to mēs notikumu kā tādu atcerēsimies, bet mēs
un mums tiks izdzēsta šī grēcīgā kārdinājuma atmiņa par to, ko tas mums kā grēks, kā ebrejiem teikts, īsu brīdi baudīt grēcīgu laimi, šīs grēcīgās laimes atmiņa tiks izdzēsta, un vienkārši ienaidnieks pie tevis nāk, un tev par cienu, jo tev vienkārši nav, tevī neatsauc nekas. Es domāju, ka tas ir saistīts arī ar to, kā šajā pēdējā laikā mēs varēsim būt uzvaroši, jo būs salauzts kaut kur šis ienaidnieka spēks pie mums, kārdinājuma spēks. Tāpēc, vai redziet, kā mums lēnām iet, ar mani diezgan lēni iet. Bet, manuprāt, tas ir svarīgi. Tāpēc šis ir īpaši pasvītrots. Draugs. Piederēt draudzē svarīgi. Pieņemt Jēzu par savu personīgo glābēju, ārkārtīgi svarīgi. Bet tad ir īpaši pasvītrots, bet šis ir ļoti svarīgi. Nožēlo, nāc, nes visu, neturi savā sirdī. Jo es to gribu izdzēst. Un vienā brīdī es izdzēsīšu arī no tavas atmiņas, lai ienaidnieks tev nevarētu vairs uzvarēt. Tas ir ļoti svarīgi. 4. elements. Iesim ātrāk uz priekšu. Cikos jūs, starp citu, parasti beidzat dievkalpojumu? Jau bija, jau noslēdzāt, jau pa mājām, ja? Vieniem. 4. elements. Nebūs strādāt. Tāds bija nolikums. Nedrīkstēja strādāt. Opā. Ko tad nu darīsim? Kā tad mēs uz to mūsdienām attiecināsim? Viss. Mūžīgais sabats. Turpināsim un atpūtīsimies. Ziniet, kā es to saprotu? Nebūt pārņemtiem ar šīs zemes lietām. Kā teikts Lūkas evaņģēlija 21:34? Bet sargieties, ka jūsu sirdis netop apgrūtinātas no vīna skurbuma. Un padomājiet, kas ir nolikts blakus vīna skurbumam? Ko Dievs pielīdzina, kā līdzvērtīgu vīna skurbumam? Lai sirdis netop apgrūtināts no vīna skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk. Citiem vārdiem, tu vari būt tā aizņemts savās lietās, savos darbos, savā izaugsmē un plānos un sapņos un būvēsim un celsim un dzīvosim un izvērsīsimies. Un ka tev neatliek laiks tam, ko mēs tikko runājam, kas ir vissvarīgākais. Protams, ka ir jāuzbūvē, protams, ka ir jādzīvo un Dievs vēlas, lai mēs būtu laimīgi, jo tikai laimīgs kristietis var nodot īstu liecību par to, ko nozīmē būt ar Dievu. Līdz ar to Dievs, protams, grib, lai mēs esam priecīgi, lai mēs esam piepildīti. Tas viss būs. Bet draugs, apreipt var tieši tāpat no vīna, alkoholiska dzēriena un tieši tāds pats reibums. Dievam skatoties tieši tāpat apreibis, kā viens alkoholiķis ir cilvēks, kurš ir vienkārši šajā pasaulē, šajā vāveres ritenī, šajā skrējienā. Un ziniet, grūti runāt ar apreibušu cilvēku, kaut ko nopietni viņam stāstīt. Man citreiz ir tā, jā, visi cilvēki ir jāciena, pie katra jāmēģina, bet liekas, kad tu izgulēsies, jā, tad mēs runāsim. Līdzīgā veidā Dieva vārds nevar pat tā izlausties līdz cilvēkam, kurš vienkārši ir apreibis no šīs pasaules ritma. Un ziniet, ir jāatšikst, ir vienkārši jāizkāp no tā ārā un promilēm ir jānokrīt. Un tad var sākt sarunu ar Dievu, tad var sākt domāt. Un pēdējais 5. Gavēnis. 5. elements bija gavēnis. Vai esat ievērojuši, ka visa Jēzus dzīve bija gavēnis? Kas ir gavēnis? Gavēnis ir samierināšanās ar pieticību, lai
maksimāli varētu dot Dievam un kalpošanai. Tā varētu būt viena definīcija. Kā Jēzus gavēja jau no dzīves sākuma? Viņš atteicās no debesīm. Tas ir gavēnis. Viņš pieņēma cilvēka dabu, tas ir gavēnis, lai mūs glābtu. Jesajas 58. nodaļa. Tāpēc jau arī ir tas dzīves veids. Tur ir parādīts tas dzīvesveids un dzīve, kāda ir jādzīvo tiem, kas dzīvo tiesas laikā. Un to neesmu es izdomājis, bet jūs jau ziniet, ka tas ir saskaņā praviešu garu, kas mūs aicina par šo nodaļu no galvas iemācīties. Neesmu to izdarījis, bet pārzinām šo nodaļu. Vai ne? Jūs ziniet, šī nodaļa ir tā, kur šī praktiskā kalpošana, ja? kur saka, ne jau tā ir gavēšana, ka tu tur saīdzis un nepaēdis, ej, un ar dūrēm vicinies, bet tā ir gavēšana, ka tu atraisi jūga važas, ja? Ka tu paēdini to, kurš izsauc. Tā ir praktiskā kalpošana, tā ir labdarības kalpošana, mīlestības kalpošana, ka tu plaisas saliec kopā, ja? Ka tu esi nevis tas, kurš šķeļ cilvēkus vai pat draudzi šķeļ, ka tu turi plaisas kopā, ka tu esi tas, kurš cilvēkus vada patiesībā, gaismā. Tu esi tas, kurš māca turēt sabatu svētu un visas citas lietas. Tas ir gavēnis. Jo lai tādu dzīvi dzīvotu, ir jāatsakās no savām vērtībām. Jo ir divi varianti. Es taču varu dzīvot uz visiem 100, un ņemt visu, ko man dzīve piedāvā, un izmantot visas iespējas, un tērēt visā, un ņemt visu pretī, ko šī dzīve sniedz. Vai arī atteikties no lielas daļas no tā visa. Ne jau vienkārši, lai atteiktos, tāpēc, lai tagad kaut kā mocītos. Bet lai man būtu laiks, spēks, resursi, ar ko kalpot. Citiem vārdiem, Jesajas 58. nodaļa ir tas dzīvesveids, kādu mēs esam aicināti dzīvot. Apkoposim šīs 5 lietas un esam galā. Pirmais, dzīvojot tiesas laikā, piederi draudzei, esi kopā ar draudzi. Lai gribas vai negribas, tev nav arguments. Patīk vai nepatīk, lai tev nav arguments. Esi kopā ar draudzi un dievbērniem. Otrs, pieņem Jēzu par savu personīgo glābēju. Liec pilnīgu, galēju, absolūtu cerību par savu glābšanu uz šo. 4 vārdiem, mazāk vai vairāk. Bet, kungs, manī nav nekā un nekad nebūs, ko es varētu no sevis dot, lai būtu taisns tavā priekšā. Esi man grēciniekam žēlīgs. Dod man savu taisnību, dod man savu dzīvi, dod man savu raksturu, dod man savu piedošanu. Izglāb mani. To darot, atcerieties, kas notiek. Kristus raksturs stājas tava rakstura vietā, un Dievu priekšā tu esi tāds, kā nekad nebūtu grēkojis. Trešais, pakļauj dvēseli nožēlai. Šis ir pasvītrots ar treknu rakstu. Šim pievērs nopietnu uzmanību. Un iespējams, ka daļa no šī argumenta ir tā, ka tad, kad tiks izdzēsti mūsu grēki, tiks izdzēsti tie, kas ir nožēloti. Un lai tajā laikā tu pastāvētu, un lai ienaidnieks tev nevarētu prātā un atmiņā un sajūtās kārdināt, lai viņa spēks salūstu, kā tas pie Kristus salūza. Jo Kristum nebija, ko atsaukt atmiņā. Esi uzmanīgs par to. Ne tikai dienas noslēgumā, kad vien kaut kas tavai sirdī ir pieķēries, atzīst Dievam. 4. Tev nebūs strādāt. Neesi aprēbis ar šīs pasaules rūpēm, izej no šīs kurbuma ārā.
un dzirdi Dieva balsi un sāc ceļu ar viņu. Un 5. gavēnis. Nedzīvo sev, bet kalpo. Nodot savu dzīvi kalpošanā citiem, kā Jēzus to darīja. Tāda ir Dieva programma. Dzīvē, tiesas dienā. Tad mēs esam drošībā. Un mēs varam ar cerību skatīties drošībā. Mums nav jāizbīstas. Mums nav jābūt izmisušiem. Mums nav jātrīc bailēs un jādrab. Jo katru šo soli mēs varam viegli satvert. Ātri satvert. Un ja kādā brīdī tev liekas, tas viss pagrūtu, tad atceries. Un kādreiz liekas, glābšana, tas ir kosmos. Atceries 4 vārdi. Var būt pietiekami, lai to satvertu. Āmen. Mūsu debesu Tēv, paldies par Tavu vārdu un paldies par to, ka varam dzīvot šajā nopietnajā laikā, kad lielais visuma pulkstenis ir iezvanījis tiesas stundu un kuru katru brīdi arī mūsu vārds nāks Tavā priekšā. Debesu Tēv, Tu esi parādījis mums ceļu, skaistu ceļu šodien, šos 5 soļus, šīs 5 lietas, kuras mēs vēlamies mūsu dzīvē piedzīvot. Dod Kungs katram piederēt draudzei, atrast šo draudzes ģimeni un mājas. Debesu Tēv, dod katram pieņemt Tev par savu personīgo glābēju un uz to likt visu savu cerību. Kungs, pat 4 vārdu lūkšanā Tu mums to esi devis iespējamu satvert. Paldies, ka tā ir mūsu ieeja debesīs, šī Tava taisnība, pilnība un piedošana. Debes Tev palīdz mums arī būt nopietniem, tiešām nopietniem, izmeklēt savas sirdis, balināt tās Jēzus asinīs un nākt nožēlā par visu, kas ienāk, kas pielīp, kas pieķeras, un to atdot Tev un lūgt, lai Tu to piedod, nomazgā un izņem. Kungs, palīdzi mums arī nebūt tā ierautiem pasaules notikumu virpulī, vāveres ritenī, no kura nevaram tikt ārā, ka esam kā apreibuši, ka nespējam pat uztvert realitāti vai garīgas lietas. Šajā reibumā palīdzi atiet un domāt nopietni. Un, Kungs, Tu arī esi devis šo gavēņa dzīvesveidu, bet ne jau tīri tādu ēšanas gavēni, bet, Kungs, kā Kristus, kas bija gatavs atstāt debesis, ērtu dzīvi, lai kalpot un būt par svētību pasaulē. Kungs, palīdz arī mums tā dzīvot, lai mēs nemeklētu savu labumu, bet kalpotu cilvēkiem, mīlētu ar Tavu mīlestību un dzīvotu, kā Kristus dzīvoja. Kungs, es lūdzu, lai Tu ar svētu liesmu un ar savu garu īpašu pieskārienu un aicinājumu uzrunā katru. Apliecini katram šeit, ka visi to var, ka šis nav izredzēto ceļš, šis nav īpaši garīgo vai īpaši svēto ceļš, jebkurš to var. Jebkurš to var nostaigāt, jo tajā visā Tu atklājies kā glābējs. Tur nav neviens punkts, kur mēs kaut ko no sevis izspiestu. Bet, Kungs, Tu to visu piepildi, tikai ļauj mums Tev ļauties, dod mums Tev ļauties. Un iedrošini šodien, ka visi var būt Tavi bērni, ka ik viens var būt izglābts, ik viens var būt Tev ļoti tuvu. Un īstenībā to var izdarīt viegli un pat ātri,
Viss var mainīties ļoti ātri. Kungs, dod mums tev atsaukties līdz galam. Jēzus vārdā. Āmen. Lūksim Dievu svētību. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.